savukārt dzirdēt, ka viņi sauc to huligāns, jā? Bet paldies Ērikam Ulasam, mums patika ļoti. Pamāj, mums ar roku pasveicam skatītāju. Respekt Ērikam. Bet nu tagad huligāns taisīs savu paraugu demonstrējumu, parādīs, uz ko viņš ir spējīgs. Huligānam baigais dizains uz taču, kas ir uzlīpināts, jā? Huligāns ir parādījies pagājuši gadu sabiedrībā un ļoti pieķērās tam visam. Un tagad viņš mēģina parādīt savu sniegumu visam. Bet ļoti labi, kā jums patīk huligāns? Labs, vai ne? Interesanti, kur viņš ir samācies visu šito tenu? Cerēsim, ka ne Rīgas ielās. Droši jau, ka Rīgas ielās gan. Jā, nu, bet mēs jau to skaļi nevaram teikt nekā tomēr. Jā, tāpēc, ka Grīņš neries. Tāpēc, ka Grīņš ir te. Viņš jau var pasūtēties. Huligānām nostrādā, ierobežotājs. Viņš testē to M3 uz izturību. Kad beidzot viņi pasveicinās. Sveiki, klani! Sveiki, klani! Viņš iet uz pilnu. Viņš iet uz pilnu. Viņš ir gatavs uzvarēt, viņš ir gatavs vai nu uzvarēt, vai nu zaudēt. To mēs redzēsim, kā viņam veiksies. Ja viņam izturēs, tad zinās, tad iespējams, ka viņš arī būs. Jo kvalifikācijā viņš izskatās diezgan atbalstat viņu. Ervins Žuks, pirmā posma uzvarētājs. Jā, viņš ir laikam ļoti daudz riepas nodedzinājis. Starp citu, viņi uz katru iebraucienu liek labas riepas viens to.